Čau visiem! Tā, ko es šodien pamācīšu? Kā izveidot šādu, piemēram, viesat zīmi, ja, kuru var redzēt pa televizoru, kad reklamē, ja. Šeit ir, piemēram, rakstīts viesat un apkārt tāds. Tā, labi, sāksim. Paņemam jaunu dokumentu, un jūs varat vienalga kādu paņemt. Es paņēmu 500 x 500. Ok. Lai netraucām novācam. Tā, fonu krāsu. Es ņemu melnu. Tālāk. Taisam jaunu layeri. Tagad ņemam elliptical marquee tool. Zīmējam apli. Ok. To apli mēs paņemam, uztaisam baltā krāsā. Tā, tas tā kā būtu. Es paņemšu jau savu izveidoto stilu. Copy. Nebūtu īpaši tur jāņemās. Pēst. Tūlīt parādīšu, kāda ir. Kā es tur visu sataisīju. Так, Inner Shadow, Multimedia, Multiply, Mounts, Optical 75%, Distance 17 pikseli, Choke 0, Size 5, Contours šāds. Tālāk, Bevel and Emboss, Style Emboss, Technical Smooth, Depth 100%, Size 21 piksels un Gloss Counters šāds. Pārējie tādi paši. Un Stroke. Stroke 4 pikseli un man ir dzeltens. Bet jūs varat paši kā gribat. Ok. Tālāk. Tajā pašā layerī atkal paņemam to pašu. Elliptical marquee tools un atkal no sākuma mēs Ctrl D noņemam šitien apkārt. Uztaisam apli. Ctrl T mēs viņu daudz šādi uztaisīsim tā, lai būtu augstāk vajag. Un Enter. Un tagad delete pogu. Bet viņš tāpatās uzlikās tā, kā viņš bija. Ok, labi, bet tas nekas. Tā, tagad ir tālāk. Mēs ejam un ņemam Rectangular Marquee Tools. Tur patās tajā pašā layerī viss tiek darīts. Un uztaisam šādi. Un arī nospiežam Enter pogu. Un Ctrl D. Redzēt, ko viegli. Tagad Horizontal Type Tools. Tā. Spiežam. Jāsat. Ctrl T. Un viņu izvelkam šādi. Un Enter. Protams, šeit jūs varat to pašu stiliņu pielikt, vēl kaut ko, ja. Pastīsimies, kas ir. Un kaut kā tā. Ja, viss. Tas arī viss, kā tiek izveidot šādas tā kā 3D actions, jā. Cerams, ka jums patika. Paldies un apmeklējiet arī manu mājaslapu.